встаем утром, мама дарим цветы, поздравляем, говорим пожелания. И у нас эта ассоциация, как бы уже весна приходит, что скоро солнышко. Moška nē. Kāpēc ne? Nu, tā paliku bez sievietes. Un tāpēc sākam dāvināt? Nē, nu, dāvināšu un sveicināšu 100%. Tāpēc, kā pazīstamas meitenes un sievietes baigi daudz. Personīgi lilijas patīk. Un dāvina lilijas? Jā, tieši tās ir dāvina. Vispār tiem svētkiem tāda asociācija ar sarkaniem neķiem, bet pārāk maz atcerās to, ka tā ir tāda sieviešu emancipācijas diena. Svinēsiet 8. martu? Nē, paldies. Ziedus, tā neatceros vairāk. Tad pagājušo gadu nedāvinājāt? Погашгод неsanāca. А погашгод gan laikam дāvināju. Я бы хотела свою маму поздравить с днем с 8 марта и сказать, что я ее очень-очень сильно люблю. Лучше мамы на свете больше нет никого. Dāvināšu puķis, un kāpēc? Tāpēc, ka viņas sievietes. Un vai sievietes bez puķiem nav sievietes? Ir, bet ar puķiem labāks. Но нам мальчики поздравляют, в школе тоже цветы дарят. 8. marta svinēsiet? Un ko jūs domājat par vīriešiem, kuri aizmirst, ka 8. martā tomēr sievietes ir jāpalutina? Nu, viņas ir sliktas. Kas traks nav. Visādi gadās. Un kā jūs domājat, kāpēc? Nesveicam viņus tieši 23. visas sievietes. Es tā domāju, ka vīrietim tomēr jāpadomā par sievietēm. Jo мы taču esam labs. А скажите, пожалуйста, не надо каждый день дарить что-то женщинам? Надо. Я и так и делаю. И почему надо баловать? Потому что женщина. Спасибо. Этим все сказано. Jebkurā prieka brīdī vajag to sievieti iepriecināt. Мы бы хотели бы пожелать, чтобы они всегда были такими же красивыми, такими же жизнерадостными, улыбающими. Всегда, чтобы они дарили тепло всегда своей улыбкой. Tie, man liekas, tādi sociālismi paliek. Nevis es tā cenšos neatzīt, bet man spiež, lai es dāvinu kaut ko, bet, es uzskatu, ka nav īsti Latvijas svētki. Tātad sievietes īstenībā ir jālutina katru dienu? Jā, pareizi.